Čau! Mani sauc Pipars. Tu esi slinks. Šodien mēs gatavosim slinko Napoleonu. Tikai priekš tevis. Tad katliņā mēs iesitīsim olas. Tad tagad jāpievieno milti, cukurs. Nedaudz vaniļas cukurs garšai. Kārtīgi visu apmaisam. Un lēnām vienojam klāt pienu, turpinam maisīt. Un tagad mēs ļoti aktīvi maisam, kamēr visa šīta masa sabiezē. Noteikti interesantākā lieta, ko es pavisam nesen esmu garšojis, tas ir valis. Man bija vaļa steiks. Jā, man bija gan maltā gaļa, gan tā kā vesels steiks. Un es teikšu godīgi, ka tas ir kaut kāds krustojums starp lasi un lielopu. Tā kā, ja kādam ļoti varētu garšot zivīgs lielops, tad lūdzu uz priekšu, tas nebija mans. Nu, pa lielam man viss šeit patīk, taču tas, ar ko es visbiežāk ikdienā gatavoju, tas ir tas. Tā ir gaisa krāsns un pa lielam, ko tur var pagatavot. Tur var pagatavot jebkādus fritātus ēdienus, un viņi sanāk burtiski tāpat kā parastajā fritēšanas mašīnā, tikai bez eļļas. Ļoti ātri, nav jāgaida, ka uzcilst, un ļoti vienkārši, ļoti garšīgi. Tad, kad sāk burbuļot šī te masa, tad var izslēgt uguni, un tagad jāpievieno sviests, un jāļauj tam sviestam izkust. Tad mēs ļausim tam maisījumam nedaudz padzist, un tad, kad viņš būs pietiekami padzists, pie mums ir izveidojusies tā dabiskā plēma, mēs uzliksim savu plasmasas plēmu pa virsu, lai to maisījumu tā kā pasargātu, un tikmēr mēs sagatavosim to mīklu. Ok, man izskatās, ka gaiss tur starp to plēvi un maisījumu nav, tad mēs esam uzklājuši pareizi šito te, un tagad mēs ļaujam tam visam padzist, tikmēr mēs sagatavojam mīklu. Tā, tagad mēs liekam šīs te plāksnes vienu otrai blakus, kur man perfekti viņa ielien. Mēs liekam karsēties krāsni, 200 grādi. Tagad droši var ņemt šī tāda te picas nazi un uztaisīt tādas tā kā kubiņus. Tas ir tas, ko mēs tagad darīsim. Tagad mēs liekam iekšā šos te mīklas kvadrātiņus. Iedeva izaicinājumu salauzt visus šitos gabaliņus ar vienu roku. Tā kā tagad es mēģināšu, skatīšos, kā man sanāks. Varētu būt diezgan brutāli, bet rekur aizgāja. Tā kā ar vienu roku var turēt telefonu, skatīties YouTube, ar otru roku jūs varat šos te gabaliņus laust. Nu ko? Esmu sadalījis aptuveni 2/3 no visa šitā te uzsaptās mīklas. Ņemam nost pārtikas plēvi. Un tagad mēs tur smuki iemaisīsim iekšā šīs te mūsu pārslas. 1/3 mēs atstājam priekš smalcināšanas. Mēģinam visu akurāti samaisīt, tā lai mēs neko nesašķēdam, taču mums arī tas ir jādara ātri, lai nepaspēja izmirkt, pirms mēs to liekam leduskapī. Tagad mēs pārliksim šajā te traukā visu to maisījumu un liksim leduskapī sastingt. Nu ko? Šeit būs Napoleons. Tagad, kas mums ir jādara? Mums ir jāapgāž viņš otrādi un jāvelk viss ārā. Hop! Pēdējais solis. Pirms mēs šo varam pasniegt, mums vajag uzlikt apkārt šos te mīklas gabaliņus. Man leduskapī šī kūka pastāvēja kādas 4 stundas, taču priekš vislabākajiem rezultātiem ļaujam tam palikt leduskapī kādu 24 stundas. Jā.